1975. gads kinofilma Melnā vēža spīlēs. Režisors, jūsu vīrs, Aleksandrs Leimanis. Vai jums pašai nekad nav bijusi vēlme kļūt par režisori? Nē. Noteikti, nē. Tur vajadzīgs citādākam raksturam būt, citādākai plašākam redzes lokam un visu to valdīt par visiem. Tas pietiek, ka es savu dārziņu apkopšu. Ja. Teātris un kino it kā ļoti līdzīgi žanri. Kas jūs saista kino tieši? Nu, kino ir tas, ka viņš tev ielien tik tuvu dvēselē, un tas, ka tev jāsakoncentrēs uz to īso brīdi, kad tev pasteigs to motors, kad filmēju uz Jauno krastu, pēdējais kadrs man bija, un man jāatnāk, un es zinu, ka mans Aivars ir kā gājis bojā ir, un es atnāku un kaut kā tieši tā, biedru komandieri, kaut kāda tāda īsa frazīte ir. Un režisors it kā gribēja, lai es to, pat cik es zinu, ka mans mīļotais ir kritis, kad es to dramatiski pasaku, un varbūt ir asara, un viss tas tā. Nu, tagad es to izdaru, un tā asara nav. Viņš saka, Baiba, sēdi maliņā, ka būsi gatava, tad mēs tev filmēsim. Un es sēžu, un visi tie prožektori deg, un cilvēki arī sēž. Nu, cik ilgi es tā sēdēšu, Un man tāds nenospēlēts sapnis, Baibas loma, un tā, kad es pie sevis runāju, ļaužu balsis apklusušas, gatiņš viens stabulē. Tad vienmēr man parādās acīs asars, ja. Un es tagad sēžu malā un pie sevis runāju monologu, man ir tik... Es saku, jā, un tagad nofilmē, kaut kāda asara tur ir, un režisors pienāk klāt, un viņš saka, paldies, un tagad loma nospēlēt, un pēkšņi es sāku raudāt. Man asars līdz traumēm. Viņš saka, redzi, ja 5 minūtes atpakaļ tu tā būtu raudājis kadrā, tad tām asarām būtu zelta vērts. Bet kas tagad to redz? Es redzu, tur apgaismotais operators. Viņš saka, tā... Nav auditorijas, ja? Tā kā tām asarām jābūt itanī. Un tad interesanti vēl tas, ka tas arī uz tavu aktierisko meistarību ir, ka tev nekad jau nefilmē pēc kāds, ka tev jāatcerās, kas ar tev notika tur, kāda tu biji, līdz kādai kvēlei tu biji, lai varētu samontēt kopā tas, kas ir bijis. Izņemot limuzīnā, tur gan mēs sākām no sākuma līdz beigām, jo tur tas aizaugušais dārs, un tur nevarēja ņemt filmās beigas, kur viss ir nocirsts un nopļauts, vai ne, un tikai tad sākuma. Tādēļ tur mēs ļoti kārtīgi ņēmām pēc kārtas, vai ne. Tur mums bija brīnišķīgs ansambls, tur bija brīnišķīgs, abas reizes priekšgalā, tas bija ļoti, ļoti skaista vasara.